Paldies, ka jūs esat tik daudzi, un manuprāt, varbūt mums izdodās kādu foršu diskusiju, jo es neesmu bijis šādas publikas priekšā, un vienmēr es līdz šim pie tēm bijuši šādi cilvēki, bijuši ļoti dažādi, bet jums visi vai lielāko daļu no šīs autorijas kaut kas vieno ar domāšanu saistīt. Es domāju, ka tā filma būs par manim, par valsti un par maniem bērniem. Tāpēc, ka es dzīvoju brāli, mana brāli bērni. Tad, manuprāt, šī filma ir par mums, lai cik tas sātīgi arī būs. Man liekas, ka tas stāsts labi izstāstīt, kā tas uzbūvēts, atkal. Man pārsteidz, ka tur nav nenormālība vai kaut kas tāds, ir tas pats, bet ar novirs, tāds pagrieziens, saudabīgi. Analītiskās filosofijas, bulgāra analītiskās filosofijas ekspozīcijas, kuras mērķis, manuprāt, ir centieni atbrīvot no saprāta, atbrīvot no jēgas jautājumiem, no šādu tipu jautājumiem, kāpēc pēc dzīvoja un kāda ir mūsu eksistences jēga. Ja? Šo varētu iebilst, ka ja jūs panācāt, ka Zandai ir abstraktā vērošana attiecībā pret savu dzīvi, tad jūs principā esat attīstījuši viņu augstāk par, teiksim, Šleiseru. Es domāju, Šleiseram ir noteikti kaut kāda abstraktās vērošanas kapacitāte. Es nezinu, cik patiesīgi ir tie, tās viņa kristiešu pieredzes, ja, un tas tādi iesaist, bet, esot kristietībā vai kurā citā reliģijā, tas ir tā dzīves sastāvdaļa, principā tas nosaka to, ka, tēlam saku sakarība, savas dzīves tā teikt, es tagad rīkojos pareizi, nepareizi. Domāju, ka tas nav obligāts noteikums. Viņš nav priekš sev iepakojis to visu, ka viņš šajos amatos veicot šīs darbības rīkojas pareizi un tam. Tik sākumā iecer, ka bija problēmas ar to varonis rādīt vai nerādīt jautājumus, tad bija tāds domas, ka varbūt to varētu pāršaunēt. Tur kastings bija cik, tur bija tāds valdes būtu bijis Aldis Hermanis un Zanda Guna Zariņa. Palikām tomēr pie dokumentālajiem varoniem. Man liekas, ka mums beidzot vajadzētu tikt pašiem ar sevi skaidrībā krietni augstākā līmenī. Tas nav vārds līmenis, bet